Šobrīd Malnavas koledžas apkārtnē notiek dažādi būvniecības darbi. Kā pie jaunā mācību korpusa, tā pie vecā tiek siltināti ēku pamati. Arī iekštelpās strādnieki uzlabo pagrabstāvā esošo mācību telpu vizuālo izskatu. Taču tas ir tikai vērienīgo darbu sākums. Šī gada laikā un nākošā gada pirmajā pusē Malnavas koledžu vairs nevarēs pazīt. Savu ārējo izskatu būs izmainījis šis vecais korpus. Būs logi nomainīti, pagrabstāvā atremontēti kabineti, automehānikiem būs jaunas metāla apstrādes darbnīcas, remonta klases, auto uzbūves klases pa jaunu iekārtotas. Visas mācību un dienesta viesnīcas ēkas tiks siltinātas, vecie logi tiks nomainīti pret jauniem. Kopumā nepilnu 2 gadu laikā Malnavas koledžā gan mācību kvalitātes uzlabošanā, gan infrastruktūras sakārtošanā tiks ieguldīti vairāk nekā 2 miljoni eiro. Tā ir Eiropas nauda, un Eiropas naudas apguvē Malnavai ir pieredze jau no 2000. gada. Un tas bija arī pamats mūsu izaugsmei, un tāpēc laikam arī valdība un ministrija redz, ka mums ir perspektīva, ka pie mums nāk mācīties aizvien vairāk jauniešu, un skolai ir jābūt atbilstoši no Eiropas standartiem. Malnavas koledžā šogad ir nokomplektētas 2 automehāniķu grupas, 1 autoelektriķu, lauksaimniecības un grāmatvedības. Taču vēl esot dažas brīvas vietas tiem, kuri vēl nekur nav iesnieguši dokumentus.